Vārds ekonomikas ministram. Jā, labvakar, godātie mediju pārstāvi. Man prieks šodien, ka mums izdevās vienoties, gūt kopīgu izpratni un vienoties par tālākiem soļiem dzīves dārdzības mazināšanai, kas saistās tieši ar degvielas cenu pieaugumu. Piedāvājums balstīsies divos pilāros. Tātad pirmais ir tas attiecībā uz akcijas nodokli. Akcijas nodokļu samazinājums pie attiecīgām likmēm un pasaules biržās pie cenas, pie noteiktiem cenu griestiem. Mēs iedarbinām tad 3 līmeņu mehānismus, kuri tad attiecīgi ietekmēs degvielas cenu uzpildes stacijās Latvijā ar mērķi noturēt sabalansētu šo cenas pieaugumu, lai viņš nepārietu pāri €80, €85 robežām, kas brīdī, kad pāriet pāri jau šim apjomam, tad jau tas atstāja gana būtiski ietekmi uz tautsaimniecību, uz ikvienu mājsaimniecību un principā dzen uz priekšu inflācijas rādītājus, kas arī dzen uz priekšu tālāk visdažādākās tautsaimniecības jomas, sadārznot visus iespējamos procesus. Šim jautājumam divas šķautnes. Viena šķautne ir šī fiskālā politika, kur akcijas nodokļu samazinājumu mēs plānojam tad rosināt šīs izmaiņas ar speciālā likuma palīdzību, kur tiks veikt šie samazinājumi. Otra ir par tirgus uzraudzību un tirgus disciplinēšanu, tātad mazumtirdzniecības ķēdēm virspējas nodoklis, paredzot speciālu algoritmu, virs kura tad sāks darboties virspējas nodoklis ar mērķi stingrāk uzraudzīt šajā periodā mazumtirdzniecības tirgotājus degvielas nozarē, lai uz šīs pasaules ekonomisko izmaiņu dēļ neveiktu papildus peļņu savām vajadzībām. Mums ir gana pamatots aizdoms to, ka šobrīd šī cenu veidošanās politika nav sabiedrības interesēs, un līdz ar to šādi risinājumi, un vēl jau vairāk, ja mēs ieviesīsim akcijas samazinājumu, tad šādi risinājumi ir visnotaļ svarīgi, lai viņi ietu kopā, un lai mēs būtu pārliecināti par to, ka tirgus dalībnieki godprātīgi ieviesīs visus šos jauninājumus, un lai iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk redzētu to arī atspoguļojamies brīdī, kad viņi lai degvielu vai uzņēmumu, kad viņi lai degvielu. Otrs būtiskais jautājums šodien, kas tika skatīts valdības sēdē, ir TET un LMT progresa ziņojums, kur mēs informējam valdības locekļus par situāciju, kur mēs esam ar šiem jautājumiem. Tad mēs šobrīd virzamies pēc memorandā nospraustā plāna. Laikā, kad tika parakstīts šis memorands, valdībā arī tika izveidota darba grupa, kurai ir jāuzrauga šī memoranda izpilde. Šobrīd nekādas nobīdes būtiskas no laika rāmjiem, ko mēs esam apstiprinājuši, nav. Un mēs attiecīgi konsultanti strādā, lai veiktu tātad padziļinātās uzņēmumu izvērtējumus, gan juridiskos, gan ekonomiskos.